Jā, tu jau pateici, ka tavs tuvākais brīnišķīgi izskatās, šodien skaisti izskatās, vai ne? Pateici, no rīta pamodies un pateici, tu brīnišķīgi izskaties. Tas nekas, ka mati izspurš, jā, vēl acis aizpampušas, milnas, miega. Vienalga brīnišķīgi izskatās. Āmen! Ar tādu galvenā domu mums ir jāmostās katru dienu, katru mirkli. Svētais Gars, mēs lūdzam tiešām šodien pieskaries mums, vadi un palīdzi mums tiešām ieraudzīt Jēzu godībā, stāvošo, atrodošos godībā, kuram dota bija visa vara, viss spēks, nevis tāpēc, ka bija. Viņam palika šī vara un šis spēks, un šo varu un spēku un autoritāti tu devi mums, saviem mīļajiem, saviem bērniem. Mums izglābtajiem, žēlastībā izglābtajiem. Bet mēs tevi pielūdzam, kungs, kas bija, kas esi, kas nāks, kas būsi, kas nāksi, kas atklāsies. Tu esi alfa, tu esi omega, tu esi viss, tu esi iesākums, tu esi gals. Svētī, ka mēs varētu tiešām arī ar prātu saprast un izprast tevi pilnīgāk un pilnīgāk. Lai mēs varam atjaunoties savā prātā, ka visa mūsu būtība zinātu, kāpēc mēs nākam uz šejieni, ko mēs šodien daram, ko mēs šeit šodien daram, ko mēs pielūdzam, ko mēs godinam. Visu varu no kungu un glābē mūsu Jēzus vārdā, kuram šogad aprit 2024 gadi jau. Zemes gadi. Un viss teica, āmen. Labi, es mēģināšu, cik vien var īsi šī laikā. Galvenā doma, ievadam jau pateicu pagājušu svētdienu. Kas ir Jēzus? Jēzus nav vairs silītē. Mums jāiemācās kaut kādā veidā nedaudz pieaugt pie tā, ka šodien mēs svinam 2024. gadu kopš Kristus dzimšanas šeit uz zemes, un Jēzum jau ir gadi. Jēzus ir kungu kungs, ķēniņu ķēniņš. Jums ir tādi cilvēki, kurus jūs cienat un godājat. Ir tādi, jā? Protams, jā. Priekšnieks, kurš algu izmaksā. Kā ieraugat priekšnieku, uzreiz kārtīgāk sāk strādāt. Tā parādās gods priekšniekam. Ir tā vai nav? Tā ir. Policists, jā, uzreiz izlimēt, uzreiz ātrumu nomet iekšā. Bijība tāda tomēr ir, vai ne, pret priekšniekiem, vai ne? Prezidents ierastos šeit, lai vai kāds savādāk prezidents ierastos, es godīgi sakot, es nezinu, ko darīt. Uzreiz muļķības sāktu darīt tā, un tā prezidents uz lesteni ir. Mums ir cilvēki, kurus mēs godājam. Āmen. Starp visiem godājamajiem cilvēkiem visgodājamākais bija un paliek vienalga Jēzus. Un šodien es gribu vienkārši, mēs visu gadu, nezinu kā jums, bet personīgi mani visu, te vairs nav, tur bija labs pantiņš tas, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgu dzīvi. Šis pantiņš. Un pagājušā gada sākumā es teicu, mums šī gada laikā Dievs mūs vedīs tādām atziņām par Dieva tēva mīlestību. Es nezinu, kā jums, bet personīgi es ieraudzīju tā, analizējot visu gada griezumā, es sapratu, ka tiešām izprast Dieva mīlestību uz mums nozīmē nonāk pie vienas ļoti svarīgas patiesības atziņas. Ziniet, kāpēc cilvēki nenāk uz draudzi? Tāpēc, ka viņi nav sapratuši, cik ļoti Dievs viņus patiesībā mīl. Ļoti daudzi tic, ka Dievs ir. Bet tikai tad, kad cilvēkam pielec, kāda Dieva mīlestība ir viņam, kāda viņam ir mīlestība uz mani, tas kaut ko izdara manī, tas manu cieto sirdi salauž un atmodina manī vienkārši jūtīgo sirdi, manu jūtīgo sirdi. Atmodina. Mana sirdsapziņa atmostās. Mana vēlēšanās dzīvot atmostās vairāk. Mana, dzīvības izpausmes atmostās. Wow! Tikai tad, kad es sapratu, ka Dievs mani mīl. Tad, kad saprotat, ļoti daudz cilvēku tic, ka Dievs ir. Jautājums ir tikai kāds.
Jautājums ir tikai kāds Dievs. No tā, kāds viņš ir, mīlestības Dievs, tas ir kāds Dievs. Bargs Dievs, arī tas ir kāds Dievs. Svēts Dievs, un tāpēc es no viņa mūku. Tāpēc kā dabūšu pa mici. Arī tas ir rakstojums, kādam Dievam es ticu. Un tikai tāpēc, ka ļoti bieži, es pagājušajā minēju, ka ļoti bieži mēs, Dieva bērni, nesam atbildību par to, kādu Dievu tad mēs cilvēkiem stāstam. Vai mēs stāstam par bargo Dievu, kas tev skrien pakaļ ar pirmo pagali, kas par rokā patrāpījās? Vai nu tomēr tas ir tāds Dievs, kas ir gatavs, ka tu pie viņa atnāksi, viņš dzēsīs visus tavus grēkus un pārkāpumus. Tev ir slimība, dziedēs visas tavas vainas. Jēzus vārdā, kur viņš atnāk, vienkārši viņš pasaka, klusu mierā visas slimības. Mierā, šeit mīlestība ir. Te ir uztraukums un bailes par kaut ko. Klusu mierā visām bailēm viņš pasaka. Tāds ir mūsu Dievs. Šāds Dievs, kad cilvēki noticēs glābjošam Dievam, tad cilvēki arī nāks uz draudzi, atgriezīsies pie viņa, saņemt apžēlošanu. Āmen. Pasaule zina, ka Dievs ir svēts. Tu taču zini, ka Dievs ir svēts, vai ne? Un šis sapratne par to, ka Dievs ir svēts, ienes iekšā bieži vien mūsos bailes. Bet tad, kad tev pielec, ka Dievs tevi mīl, un viņš ir mīlošs, tu droši pie viņa aizie, lai kāds tu būtu. Un šodien mums arī bija tāds viens gadījums. Nobijās cilvēks, kuru Dievs vēlējās apžēlot, samīļot un nepieskaitīt kaut kādas lietas, ko viņš bija sastrādājis. Klupis, atkāpies, vēl kaut kas un vēl kaut kas. Dievs ir gatavs, ja tikai tu nāksi pie viņa. Sniegt apžēlošanu, sniegt palīdzību, dziedināt, atbrīvot. Āmen. Var kāds pateikt āmen? Un šodien, tā kā mēs svinam Jēzus Kristus dzimšanas dienu, mēs viņu godājam, mēs viņu augsti teicam. Es vienkārši šodien tikai gribu mēģināt, lai mēs tā vēl vienu tādu aspektu. Pagājušais vai kaut kad es pēdējā laikā runāju, mēs pacēlām to vārdu no Jesajas grāmatas 53. nodaļas. Pagājušais mēs lasīju tikai vienu pantiņu no atklāsmes grāmatas. Kāds viņš ir, kādu ieraudzīja Jānis viņu. Pilnu godības, pilnu slavas, pilnu varenības. Zini, kā izdarīsim? Mēs izdarīsim tā. Jūs atšķirsiet vaļā atklāsmes grāmatu 1. nodaļu, ne 2. nodaļu. Jūs lasīsiet, es mēģināšu nodziedāt. Atklāsmes grāmata 1. nodaļa. Jūs tā klusi pie sevis lasīsiet no 9. pantiņa. Labi? Es mēģināšu nodziedāt. Tur neskan, ne?
Vētraini aplausi, jā. Slava Dievam. Godīgi saku, kad tā ir starp citu mums draudzē dzimusi dziesma, māsa Valija kādreiz sacerēja. Un tā, kad viņa atnesa šo dziesmu, es tur vienīgais kaut ko mācēju paspēlēt, kaut ko viņa nodziedāja, man bija lielas problēmas viņa atrast piemeklēt akordus. Un lai pieliktu tā melodija. Nu neko, pielec. Labi, slava Dievam. Lūk, tāds ir Jēzus. Un tā, kad mēs šodien svinam viņa dzimšanas dienu, mēs svinam lūk tādu. Tā, kad tu lasi atklāsmes grāmatā, tur vienkārši godība, kas no viņa plūst. Bet šodien es gribu vienu citu īpašību. Atšķiram vaļā Jesajas grāmatu 53. nodaļu. Jesajas grāmata 53. nodaļa. Šīs nedēļas laikā daudzreiz kaut kā sanācis bija, ziniet, vairāk un vairāk es ieraugu vienkārši Jēzus godību, Jēzus mīlestība, visa pasaules vin svētkus un visi cilvēki atvarās un kaut kā, teiksim, tas viss kaut kā runāt un domāt par kaut kādām traģiskām tādām lietām, nebūšanu lietām, nu nemaz pat negribās, āmen. Valdī, beidz jaukt kaut ko. Es gribu vienkārši šodien vēl vienu tādu pacelt tik ļoti svarīgu vienu tādu aspektu. Mēs zinām, ka šodien pasaulē ļoti daudz, kur ir bēdas. Un mēs vairāk un vairāk dzirdam par tāda veida karš Ukrainā, karš vēl kaut kur, Izrēlā, tur nav miera. Tepat Latvijā daudz, kur es vienkārši klausos, tikko patās braucām uz šeit un uzzinājām to, ka tur atkal ugunsgrēks kaut kāds ir bijis. Te zvans, šodien patās braucām šeit un zvana viens cilvēks, man nav, klausies, man te nemaz tik labi neklājas Ziemassvētkas, darba nav, pat ēst, nav ko ēst Latvijā cilvēkiem arī nodzīvojušies. Ir situācijas tādas. Bērni iet bojā un vakar kaut kā vēl kronis visam kaut kā miera nebija. Es vienkārši vienu tādu filmu balstīt uz patiesiem notikumiem. Galvenajā lomā tur aktieris, kas tēloja Jēzu, Kristus ciešanās, Džims Kiveizels. Jā, pareizi teicu?
Mārija, kurš tur skaties aktiera uzvārds. Viņš ir bijis draudzē, liecinājis par to, kādā veidā viņš Jēzus tēlu tur īsteno un tā tālāk, un viņš tajā filmā atveda arī to galveno varoni. Tur iet par bērnu tirzniecību. Un tad rodās jautājums, tā, kad tu uzzini tās šausmīgās nelietības, kas notiek apkārt pasaulē, uzdodās tāds jautājums, Jēzu, tu taču pilns godības. Kāpēc tu neko nedari šodien? Kāpēc vienalga notiek viss šīs lietas? Tad tu tur esi godībā sēdi, tev ir labi, un varbūt tu šeit par zemi nemaz neliecies, nezinis nemaz. Rodās ļoti bieži vienkārši tādi jautājumi iekšā mani, tad uzdodās tādi. Un tad es vienkārši pārdomāju, lūdzu viņu, un tad vienkārši viņš man atgādināja vienu tādu lietu. Viņš man pateica, mana uzvara nav tāda, kādu jūs šeit uz zemes uzskatāt par uzvaru. Mana uzvara ir tāda, kas atmodina cilvēkos ticību uz manu mīlestību. Es varu atnākt kā uzvarētājs un šeit vienkārši visus grēciniekus iznīcināt cauri visu ar savu mutes elpu, un pienāks diena, Armagedona diena, kad visa pasaule būs sapulcēsies, lai uzbruktu Izrēlē un vēl kaut kā. Un tur iznīcinās. Viņš ar savu mutes elpu iznīcinās ikvienu, kas būs sacēlies pret Dievu. Tā būs. Bet šodien viņš saka, mana uzvara. Un es vēlos, lai arī jūs mani cilvēkiem stāstītu, rādītu un parādītu tādu ar manas uzvaras, vienkārši šo izpausmi. Ziniet, kāda ir viņa uzvara? Jesajas grāmata, 53. nodaļa. Jesajas 53. Tur ir rakstīts par Jēzu. Uzauga neticīgā pūļa priekšā, Jeremijas. Uzauga neticīgā pūļa priekšā un tā tālāk, bet tad ir 7. pantiņš. No 6. Mēs visi maldījāmies kā avis, viens raudzījās tikai uz savu ceļu. Ļoti bieži mēs visu izprotam un cenšamies arī Dievu. Redz, mums bija labāk patīkams Jēzus sīlītē, vienkārši nevarīgs, un mēs te priecājamies un tā tālāk. Te šodien pēdējā laikā, starp citu pat sinepju graudiņā. Kurš saņem sinepju graudiņu? Ir tādi? Es saņemu sinepju graudiņus, kāds nelasa, vairāk neviens nelasa, tad man jāpadalās. Neviens nezin, par ko es runāju, jā? Nu labi. Ir vēl kādi, kas Kristus miesā satvēršu šo domu, ka Jēzus ir kungu kungs, viņš nav vairs tur. Arvien vairāk un vairāk mums Dieva bērniem pielec, un mēs vairs pārstājam to Jēzu tur sīlīti attēlot. Mēs tagad pie kungu kunga cienīgā, visas slavas, visa goda un tā tālāk. Nākam. Nu, lūk, viņš saka, ik viens raudzies, šeit rakstīts, ik viens raudzies tik uz savu ceļu. Mēs arī tāpatās bieži vien vēlamies, lai Dievs būtu tāds, kā es gribu, lai viņš būtu. Ir tāda tendence. Es taču gribu, lai Dievs rīkojas tā, kā es uzskatu, kā viņam būtu jārīkojas. Un tā ir milzīgākā mūsu problēma, ka bieži vien mēs kaut kur nesaprotam, līdz ar to zaudējam pareizu tādu spēju izprast viņu, izprast viņa uzvaru. Un šeit ir interesanta lieta. Ik viens raudzījās tikai pēc savām domām, bet tas kungs vienalga uzkrāva visus mūsu grēkus Jēzu. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jārs, ko ved nokaušanai, kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja muti. Jūs saprotat, ka Dieva uzvara slēpjas taisni tanī faktā, kad viņš ļaundariem vienalga maksimāli, cik vien var, cenšas atdarīt ar labu. Meklē kādu glābt un izglābt.
kad viņš vēl labu un turpina rūpēties. Viņu šeit spīdzināja sita, tas bija kulminācija visam, bet tad, kad viņš staigāja šeit uz zemes, viņam jautājums ir, kaut daudzi labu darīja. Mācekļi viņu nesaprata. Apkārt cilvēki vēl kaut kā pūlis viņu vienā brīdī gribēja nomest. Viņa uzvara slēpās nevis tanī, kad viņš savu godību parādīja un kad visus iznīcināja grēciniekus, pieminēdams beidzot viņu grēkus, bet kad viņš vienkārši izvairījās no tā, lai nosodītu kādu, bet atrada iespēju kādā veidā glābt. Turpināja mīlēt. Viņa uzvaras noslēpums slēpjas tanī, kad mūsu sirdīs beidzot mēs to ticam tam, cik ļoti mani viņš mīl. Cik ļoti mani viņš ir mīlējis. Ka viņš nav man pelnīt atmaksājis par maniem grēkiem, bet ir mani pieņēmis. Ka viņš man nepelnīti dāvā žēlastību kaut ko labu darīt vēl viņam. Tuvākajiem labu darīt. Kaut kam būt šī zemē jau tagad un te. Lūk, tā ir viņa uzvara. Ļoti bieži vienkārši mēs kaut kā iekrītam iekšā tanī. Tam seko līdz pēc tam tiesāšanas, aprunāšanas, nosodīšanas, pilni mēs paši ar rūgtumu vēl citiem gāžam kaut kā visu tas lietas. Bet Dievs mūs mīl. Vienalga. Un viņš nāk un turpina darīt labu. Viņš turpina mums samīļot. Un tad mūsu sirdis sāk mīkstas palikt. Viņa vislielākā uzvara slēpjas tanī, kad viņš panāk šo efektu mūsu sirdīs, ka mēs izprotam viņa Kristus mīlestību. Efeziešiem vēstulē 3. nodaļā. Pāvils lūdz, Dievs, apskaidro viņu acis, 1. nodaļa viņš lūdz, un pēc tam atklāja, kāds ir tavs garums, augstums, platums un dziļums. Mēs iedziļināmies Dieva patiesībā vairāk un vairāk, pilnīgāk un pilnīgāk, iegūstam atziņu kaut kādu, bet pēc tam viņš saka, un dod izprast Kristus mīlestības atziņu, kas ir daudz pārākā par visām atziņām. Dievs mūs mīl, Dievs tevi mīl, Dievs mani mīl. Pagriezies pret tuvāko, kādiem 3 tuvākajiem, pasaka, atgādini tev, klausies, Dievs tevi mīl. Dievs tevi mīl. Dievs tevi mīl. Dzirdēja kāds mani, vai ne? Kas jādara tagad? Āmen. Jā. Paldies. Dievs mūs mīl. Un šī atziņa ir tā, kas vieno mūs ar viņu, un šī atziņa patiesībā arī tikai un vienīgi šī atziņa ir tā, kas savieno mūs vienu ar otru. Kad mēs arī sakam, Dievs mani mīl, un viņa mīlestībā es arī tevi mīlu. Un tagad pagriezies pēc kādu citu tuvāku, vai tam pašam to, kas es arī tevi mīlu, Kristus mīlestībā. Āmen! Jo Dievu jau nevar redzēt, un bieži vien mums tā arī problēmas ir. Bet tā, ka tuvākais mani mīl, tad man pielec, ka Dievs arī mani mīl. Vairāk un vairāk. Tēvs apskaidro tiešām mums. Un mēs lūdzam tevi pēc tā kā Efeziešiem Pāvils lūdza. Palīdzi mums izprast tavu garumu, augstumu, platumu un dziļumu. Un pats svarīgākais izprast Kristus mīlestību, kas ir daudz pārākā par visām atziņām. Un iegūt šo atziņu, kas mūs darītu pilnīgus, tevi, un mēs varētu augt un iet uz priekšu Jēzus vārdā. Paldies tev! Un viss teica.